Plašu rezonanci izraisījušie imigrācijas likuma grozījumi izrādās nav skāruši vairākus tūkstošus, tā skaitā atvaļināts Krievijas militāra personas un viņa ģimenes locekļus. Opozīcijā esošā Nacionālā apvienība uzskata, ka pieļautā kļūda jālabo. Tā jau iesniegus likuma grozījums, paredzot tās pašas prasības kā pārējiem šeit ilgstoši dzīvojušajiem. Ja ir runa par Krievijas militāru personām, viņa ģimenes locekļiem, tad stādieties priekšā. Tas ir tie, kuri ar formām staigājuši, kas faktiski okupācijas armija. Ja to stāst Ukraiņiem, viņiem pat ne visiem ir saprotams, kāda vispār auklēšanās. Ja mēs ņemtu Krimas analoģiju, tas būtu ne tikai tie civilisti, kas ir uz Krimu pārcēlušies pēc okupācijas, bet okupācijas Krievijas armija. Un tie līdz šim, šajos iepriekšējos grozījumos, kas jau tagad Saeimā ir un kas jau tiek realizēti, tur viņi ir izsprukuši cauri. Tas ir pilnīgi neloģiski, jo tieši šī grupa, ja mēs runājam par kaut kādu lojalitāti vai drošību, kas ir viens no tiem galvenajiem aspektiem vispār šajā iniciatīvā, tad šī grupa ir prioritāra. Jūs teiktu, ka Saeimā vienkārši bija piemirsts šis likums? Es domāju, ka nebija pamanīts, un es domāju, ka šobrīd ir iespēja šo kļūdu labot. Nekā personīgi zināms, ka ministrija sagatavojas pēc būtības tādus pašus grozījumus imigrācijas likumā, kā Nacionālās apvienības piedāvātie.